Miku Mindrašs, piemēram, tas ir ļoti labi, bet vēl vairāk par Un izgājiens un atkal veiksmīgs vārtsargs. Lieliski spēlē Kasutins, proti jābūt gataviem atvairīt arī spartakiešu pretuzbrukumus. Un 0-1. Viņš ir labākais tagad vārtu guvējs Spartaka rindās. Labs Slovāka metiens, labs plaukstas metiens. It kā vajadzēja Holtam redzēt. Tur koridors bija metienu brīdī. It kā vajadzēja Holtam redzēt Štefana Ružičkas metienu. Baranka. Un vārtu stāps. Atskan sirēna, bet tiesnesis uzskatāmi parādīja. Tiesnesis uzreiz parāda, ka nebija. Viņš redzēja, ka ripa trāpīja pa vārtu stābu, toties tagad ripa trāpa vārtos. Es nezinu, kāpēc mūsēji apjuka. Jā, kāpēc Redliks netrāpa vienkārši par ripu. Jā, toties trāpa Baranka gan par ripu, gan vārtos, un Kriss Holts arī nepaspēja pārvietoties. Otra rezultatīva piespēle šajā mačā Mihailam Žukovam. Ļoti veiksmīgi ripa. Vārtu priekšā, bet līdz metienam netiekam. Jaņkovs, Aleksandrs Jaņkovs pa labi partneriem, un jau Benoā devies vārtu priekšā 3-0. Redzam. Tālajā stūrī spēcīgs plaukstas metiens. Šeit Holtam nebija vienkārši. 0-3. Mūsu treneri Krisa Holta vietā vārtos pirmo reizi KHL čempionātā nāks Māris Jučers. Neteiksim, ka Holts ir vainojams visos trijos zaudētajos vārtos, bet vārtsargam nepietiek atsist to, kas jāatsit. Vārtsargam, kas arī jāpavelk. Un tieši Spartak spēlētājs, tas pats Štefans Ružička. Tad acīm redzot ir bijis iemesls gan Džeimijam Lumbarkam, gan arī komandas kapteinim Sandim Ozoliņam iesaistīties šajās diskusijās ar viņu. Pa skadrā, acīm redzot, palika tas moments, kaut ko jau tādu. Tagad vienīgais skatīsimies, vai arī uz Rīgas Dinamo noraidītā soliņa nebūs kāds no spēlētājiem. Jā, Ružičku mēs jau Lundmarks labi. Apusējs noraidījums. Vēl nevar nomierināties. Lundmarks. Bet beigsies spēle, viņa aizmirsīs par šīm nesaskaņām. Tas arī saprotams. Varam apsveikt Spartaku ar uzvaru. Sausā spēle Kasutinam. Jā, pirmā šajā sezonā šķiet Kasutinam sausā spēle. Tā ka viņš vēl krietni uzlabo savu procentu un kārtējo reizi liek vērst skatus savā virzienā Zinetu Lambeļa-Ļidinovam. Tālāk uz Čerapovecu, jā, lai tiktos ar Severstāļu un pēc tam atkal atgrieztos tuvāk Maskavai.